Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Mākslīgā intelekta nozari un Wall Streetu satricinājis ChatGPT līdzīga Ķīnas uzņēmuma radīta modeļa nonākšana tirgū. Pagājušajā nedēļā tirgū nonākušais Ķīnas mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmuma DeepSeek radītais sarunbots R1 sākumā izpelnījās visai niecīgu uzmanību, jo tā izlaišanu aizēnoja Trumpa inaugurācija tajā pašā dienā. Taču pagājušās nedēļas nogalē R1 kļuva par visvairāk lejupielādēto bezmaksas lietotni ASV uzņēmuma Apple lietotņu veikalā Savienotajās valstīs, apsteidzot OpenAI izlaisto sarunbotu ChatGPT. Tehnoloģiju nozari patiešām satraucis DeepSeek apgalvojums, ka tas savu jaunāko modeli R1 izstrādājis krietni lētāk salīdzinām ar apjomīgajām izmaksām, ko būtiski lielāki uzņēmumi investē mākslīgā intelekta tehnoloģijās, galvenokārt pērkot dārgas Nvidia mikroshēmas un programmatūras. Avotiņu parka revitalizāciju un apgaismojumu izbūvi Daugavpilī veiks SIA CBF and Landscape. Projektu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 941 000 eiro, no kuriem 85 000 ir Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda finansējums. Daugavpils pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs norāda, ka ilgi gaidītais projekts beidzot nonācis finiša taisnē. Jau šogad jaunbūves un tuvējo apkaimju iedzīvotāji varēs doties pastaigās labiekārtotajā parkā, kas būs aprīkots ar mūsdienīgu apgaismojumu, video novērošanu un ērtu autostāvvietu. Kononovs uzsver, ka šādi vides objekti ir ārkārtīgi svarīgi pilsētas infrastruktūrai, jo tie ne tikai uzlabo pilsētvides kvalitāti un pievilcību, bet arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot pieejamu vietu, atpūtai un aktivitātēm svaigā gaisā visiem pilsētas iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma vai kustību ierobežojumiem. Projekta īstenošanas laikā tiks veikta parka teritorijas vispusīga labiekārtošana, proti tiks ierīkots videi draudzīgs apgaismojums un video novērošana, uzstādīti velosipēdu statīvi, izveidots brīvdabas aktīvās atpūtas vietas un bērnu rotaļu laukums šķēršļu trase, parkā tiks uzstādīti soliņi, tajā skaitā soli šūpolis, kā arī galdi un grili atpūtnieku ērtībai. Savukārt, lai nodrošinātu teritorijas sakoptību, tiks izvietotas vairākas atkrituma urnas. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vides pieejamībai, lai parks būtu ērti izmantojams personām ar funkcionāliem traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem apmeklētājiem. Papildus tam Valkas ielā 58 tiks ierīkota auto stāvvieta, kas paredzēta 33 transporta līdzekļiem. Latgales rajona tiesa Daugavpilī vakar par vainīgiem 7 gadus vecās Justīnas Reidikovas slepkavībā atzina viņas tēvu un pamāti, piespriežot viņiem cietumsodus attiecīgi uz 20 un 17 gadiem. Par slepkavību apsūdzēts Justīnas tēvs Vladimirs Reinikovs un pamāte Sandra Reinikova. Abiem apsūdzētajiem tāpat noteikta probācijas uzraudzība uz 3 gadiem. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt apgabala tiesā. Daugavpils pašvaldība lūgusi atbildīgajām iestādēm pārtraukt valsts valodas prasmju pārbaudi pedagogiem mācību gada vidū, jo tādējādi skolām var rasties problēmas īstenot mācību programmas. Par to preses konferencē informējis Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Viņš apgalvoja, ka atbildīgās iestādes ir pārkāpušas iepriekšējo vienošanos par valsts valodas pārbaudēm skolotājiem mācību gada sākumā vai beigās. Elksniņš uzskata, ka pat laban valsts valodas centra īstenotās valsts valodas pārbaudes ir skolotāju čakarēšana. Daugavpilī 500 skolotājiem valsts valodas centrs īsteno valsts valodas prasmju pārbaudi, aptuveni 25 līdz 30% no viņiem jau vienreiz ir pārbaudīti. Valsts valodas prasmju pārbaudi skolotājiem mācību gada vidū var radīt situāciju, ka skolām tiek radītas problēmas īstenot mācību programmas.
Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova skaidroja, ka pat labam valsts valodas centra speciālisti 7 Daugavpils izglītības iestādēs, kurās notiek pārēja uz mācībām latviešu valodā, attālināti iztaujā skolotājus latviešu valodā par darba vidi un pienākumiem. Vērtējot esošo situāciju, Isupova apgalvoja, ka no darba aiziet tie skolotāji, kuriem netur nervi un viņi jūtoties aizskarti par kārtējām pārbaudēm. Viņa gan uzsvēra, ka nav novērojama masveida skolotāja aiziešana no darba, turklāt neviens skolotājs nepietiekama valsts valodas zināšanu dēļ no darba nav atstādināts. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio